Tikko, kā informācijas trūkst, parādās ļoti daudz iespējas ieplūst iekšā dezinformācija. Un te ir ļoti svarīga komunikācija, kad viņi ir saulaicīgi, precīzi un ātri. Nav tālu jāskatās, arī pēdējo nedēļu notikumi pieprasa to, ka mēs pēc iespējas ātrāk informāciju sniedzam savai sabiedrībai. Otrām kārtām bruņotie spēki ir labi ja 1% no sabiedrības. Mēs nekad nespēsim vieni paši ilgi aizstāvēt savu valsti, tāpēc iesaiste ar pašvaldībām, civilo sektoru, komersantu sektoru ir ļoti svarīga un nepieciešama un nereti arī izšķiroša. Tāpēc šī komunikācija, kāda palīdzība mums vajadzība, kādu uzdevumu mums ir jāveic, ir svarīga. Viens no grūtākajiem aspektiem tieši ir tas, ka militārajā pusē var nosaukt par savu valodu. Civilā pusē nav monolīts, tur ir visas jomas iesaistīts, tur ir enerģētika, pārtika, veselība, transports, sakari un vēl viss kaut kādas jomas. Un katra no šīm jomām darbojas drusku savādāk, drusku citādāk, ar saviem saīsinājumiem, ar savu valodu. Un tad tā galvenā nepieciešamība ir ikdienā, bet īpaši krīzes brīdī, ka militārā pusē ar civilo pusi var saprasties. Un šajās mācībās, īpaši šeit, kur arī piesaistam pašvaldības, kurš augstāka līmeņa mācībās līdz šim mazāk tiek pieaicinātas, saprast, kā darbojas kopējā sistēma, kā mēs viens ar otru runājam, lai tajā brīdī, kad tiešām to vajag, tad mēs arī tiešām varam arī atbildēt viens uz otru jautājumiem, sniegt to nepieciešamo atbalstu un arī nodrošināt, ka uzdevumi tiek izpildīti. Šīs mācības mums jau ir otro gadu pēc kārtas. Ja mēs runājam tieši par šodienas mācībām, kad pagaidām mēs izmantojam nosaukumu centralizētais civilo aizsardzību komisiju vingrinājums, kad konkrētās atbildības teritorijas bataljons veic savstarpējās mācības ar sava novada pašvaldību. Un tad pamatā, lai trenē šo komunikāciju, un otram kārtām, lai mēs varētu izstrādāt un uzlabot savus civilās aizsardzības plānus, tad jau otro gadu mēs šādi realizējam šeit, vadam no Kuldīgas, bet piedalās visi Kurzemes brigādes atbildības rajonā esošie novadi.